No Pētera Beltes grāmatas Rīgas Jūrmalas slokas un ķemeru pilsētas ar apkārtni vēsturisks apskats, izdots 1935. gadā. – 1843. gadā Kasparis Biezbārds, kuram tolaik bija 14 gadi, raksta, ka Lielupes lejas gala apdzīvotājus kurzemnieki saukuši par upeniekiem. Pirms slokas apvidas pievienošanas Krievijai, upenieki bijuši starpnieki, kas priekš Rīgas maizniekiem kviešus, rīsu un kliņģeru miltus izgatavojuši un nodarbojušies arī ar iesala izgatavošanu. Kviešus uzpirkdami tie braukājuši uz Skandavu, Sabili, Talsiem, pat Jānišķiem un nodarbinājuši sudmalas nevien gar Lielupi, bet arī Kurzemē. Samaltos miltus vaduši nelielās laivās pa Lielupi, Saklo Buļupi un Daugavu uz Rīgu. Slogas atraušanu no Kurzemes tie nožēlojuši un saukājuši Kurzemi par zelta zemi, bet Vidzemi par ubadzi. Tajā pašā 1843. gadā mācītājs Vents, 53 gadi, raksta. Rīgas tirgotāji lika būvēt speciālas lielas laivas, tās sauktās Jelgavas laivas, ar kurām sūtīja labību no Jelgavas uz Rīgu. Tiem konkurēja arī daži slokas un apkārtnes ļaudis, kur kā vienkārši laivnieki paši vadīja lielās laivas, cauri Lielupes grīvu pa jūru uz Daugavas grīvu. Bez šīm laivām Lielupes kreisā krasta apdzīvotājiem ir arī mazākas laivas, ko tie vasarā pārved uz jūras zvejas nolūkos. Tā kā upes malā dažkārt pa lielu gabalu nav nevienas laivas pārtikšanai. Lai rudeņos novestu savu dārzu preci pa Lielupu uz Rīgu vai Jelgavu, tie īrē laivas no slocniekiem, kas ar to labi pelna. Agrāk zveja bija upenieku galvenā nodarbošanās, jo uz to viņus aicināja ar lieliem skaistiem plaužiem, vimbām, līdekām un zušiem bagātā Lielupe. Tagad tie laiki pagājuši. Purgāšana cēlusies senos laikos. Vesela laivu virkne sastājās viena pie otras kā žoks. Kad zvejnieki izmeta un vilka tīklus, tad šis kustošais upes nožogojums ņirbēja. Pa priekšu un sānos īrās karogiem pušķotas laivas ar novada tiesnešiem un mūziku. Daudzot ar airiem gar laivas malām, baidīja zivis un dzina tīklos. Izvejota tika upe visā platumā. Zvejā varēja piedalīties arī slokas novada ļaudis, bet nodevas pieturas vietās nācās tikai Rīgas pilsētai. Zveja turpinājās vairākas dienas. Vakaros piestāja krogos, kur svinēja svētkus ar deju. Upes kāzas rīkotas rudeņos, apmēram 2 nedēļas pēc Miķeļiem, par ko mācītājiem bijis draudzē jāziņo no kanceles. Vasarā katra zveja upē bijusi noliekta, lai zivis nārstošanā netraucētu un neizskaustu. Šo noliegumu sauc par taupāmo laiku. Apkārtējo novadu ļaudīs pazīstama paruna – jūrmalnieki, reņģu bendes, upenieki burkāngrauži, piņķinieki, čūsku dūrēji. Rozentāle Zinta, dzimusi Reine 1923. gadā Slokā, Viņķu purvā, Reiņu mājā, Kapteiņu Zolta ielā jeb Egļu ielā 5, jeb Akčijas iela 5. Pierakstīts 1993. gada 20. jūlijā.
Mūsu ģimene ienākusi slokā 20. gadsimta 11. gados. Reiņu gruntsgabals Smiņķu purvā bijis neiekopta purva zeme, apaugusi ar sīkām priedītēm. Zemes kūdrainās un avotainās vietas mijušās ar augstākām, smilšainākām, kur dziļumā atradies tā sauktais sarkanais. Blīva klints, tumši sarkana, neauglīga smilts. Mans tēvs Mārtiņš Reinis ar rokām pārrijolējis visu gruntsgabalu, izmantojot lāpstu, paštaisītu koka tačku ar koka riteni un garu dzelskaipu. Sarkano smilti raka ārā, tā vietā veda kūdru un virsējo irdenāko smilts slāni. Koku un krūmu saknes sakapāja ar īpašu kapli un izlasīja. Vietā, kur atradās vislielākais sarkano smilšu daudzums, cēla ēkas. Pirmā pasaules kara laikā šeit esot bijusi apšaude. Tad slēpušies zemē izraktā patvērtnē, bet Mārtiņa Reiņa māte apšaudes laikā izgājusi pagalmā un šķēmbu trāpot galvā sievieti nogalinājusi. Šāvuši no Kraukļu kalna puses un no jūras puses. Mārtiņš Reinis ar dēliem pelnīja naudu ceļot mājas. Pats Mārtiņš un viņa dēli, Arnolds un Alberts, cēla mājas stāvu. Mārtiņš Reinis kā galvenieks savā mājas darbnīcā izgatavoja durvis un logus. Dēls Jānis kā podnieks un mūrnieks mūrēja krāsnis, plītis, veica apmetuma darbus. Reiņi būvējuši daudzas mājas slokā, arī Mellužos. Reiņi 30. gados turēja zirgu, govi, 2 cūkas un kādas 10 vistas. Bija iejūga piederumi, darba rati un ragavas. Uz darba ratiem vai ragavām varēja uzlikt dreģi, lai palielinātu ratu vai ragavu virsmu. Bija lemeši un spīļarkls, tapu ecēšas. Ar zirgu tēvs par samaksu palīdzēja apstrādāt kaimiņu dārzus. Govi māte parasti pirka Lietuvā, jo tur labu govi varēja dabūt lētāk. Un izvēle bija lielāka. Atpakaļceļu kopā ar nopirkto govi veica kājām. Saimniecībā bija zviedru piena mašīna, ar kuru siltus laukumu izmašinēja. Pārtikā lietoja mājās gatavotu krējumu, sviestu un biespienu. Vājpienu izbaroja lopiem. Maltītēs vārīja putraimu biesputru. Klecene deva sātu un strādāt pēc ēšanas bija viegli. Paši žāvējuši gaļu un taisījuši desas. Žāvētā gaļa glabājusies jumta stāvā. Iestrādātajā gruntsgabalā pie mājām bija viena pūrvieta ar zemenēm. Tās audzēja pārdošanai. 30. gados tēvs pats taisīja zemeņu bretes. Katrā varēja iebert 50 kg zemeņu. Katras 2 bretes varēja sastiprināt pa 2 kopā ar klamburiem. Virsējai bretei pāri bija vāks. Zemenes deva pārdot uz Rīgu. Zemeņu ražas laikā ogas lasīt palīdzēja 5 algotas palīdzes. Dažas bijušas ļoti labas. Ogas tirgojuši paši. Uz pircējiem devuši reti. Par zemenēm ietirgoto naudu izmantoja mājas celšanai. Kad stipras pavasara salnas zemeņu ziedēšanas laikā bojāja stādu, Mārtiņš veda no ezeriem sapļautus našļus, niedras. No tiem īpašās stelēs ziemā spina segas zemeņu lauka sekšanai. Zemeņu dobēs starp mietiem novilka stieples. Uz stieplēm balstījās segas. Reiņi nomāja arī kaimiņos esošo gruntsgabalu. Tajā audzēja rudzus, lobarības bietas, kartupeļus, sēklu lopiem. Sienu govī pļāva nomātās pļavās pavasara muižā. Katru pavasari Mārtiņš Reinis devās uz pavasara muižu, kur cienīgmāte ierādīja attiecīgo pļavas gabalu no lielās pļavas, kuras stiepās no muižas līdz upei, sadalīta iznomājumos gabalos. Pļavas varēja iznomāt pie ķīšiem, kur tagad uzbūvētas slokas fabrikas attīrīšanas iekārtas. Ķīšos pļauto sienu, pēc Mārtiņa ieskata, varētu dot tikai zirgiem, govīm tas nederēja. 30. gados slokā bija labs tirgus. Tur varēja nopirkt sienu, ja pietrūka paša pļautā.
Slokas tirgū no salas pagasta veda pārdot labus sīpolus un burkānus, kas turienes aplostošajās zemēs pie Babītes ezera labi padavušies. 30. gados Slokā bijuši 5 skārņi un 5 ceptavas. Skārņi visi bijuši balti flīzēti. Tajos bijis ļoti patīkami iepirkties. Maizi pirkuši Štrauhmaņu ceptavē. Tur cepuši dažādu maizi, kā arī burkānu raušus, ābolu raušus, ūdens kliņģerus un cukura kliņģerus. Arkādijas iela pirmsākumā saukusies par kapteiņa Zolta ielu, bet reiz kādi varas vīri redzējuši, ka ielas malā atrodas kūtsmēslu kaudze un teikuši, ka tādai nesekoptai ielai šo nosaukumu dot nevarot. Tādēļ iela nosaukta par Egļu ielu, 1959. gadā pārdāvāta par Akācijas ielu. Ceļš uz skolu vispirms vedis pāri Kraukļu kalniem un tad pa Smilšu ielu uz Slokas pamatskolas jaunāko klašu ēku, toreizējā Dzirnavu ielā. Skolā toreiz maltītē deva krūzi piena un runštiku, bulciņa. Tā kā vecāki ģimeni nodrošināja ar pārtiku, bet brīvas naudas bija maz, tad slēpēm un slēpošanas tārpiem, dažādiem ar skolu saistītajiem izdevumiem, Zinte naudu pelnīja pati. 3 vasaras salīkstot pa govju gani. Jurģos devusies uz Tukuma tirgu nolīgt pie saimniekiem. Govis ganījusi Enguras pagasta lejas ģīgās, Džūkstes pagastā un Irlavā. Ja bija laba ganīšana, ne pa mežu, tad pa ganu laiku varēja arī sev nodīt kādu zeķu pāri. Kārtīgam ganam Jāņos vajadzēja visām govīm nopīt un uzlikt vainagus. Zinte neiestājās gaidu organizācijā, jo formas tārpam nauda neiznāca. Tēvs bija Slokas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības biedrs, aktīvi piedalījās tās darbā. Slokas bubu biedri galvenokārt bijuši namsaimnieki un veikalnieki, piemēram, Nordens un Sniķeris. Biedrība Slokā organizēja interesantu saviesīgo dzīvi. Vasarās katru sestdienu ugunsdzēsējs savā dārzā pie pamatskolas rīkoja balles. Sapulcējās špricmājā pie Slokas tirgus laukuma, tad gājienā caur Sloku devās uz dārzu. Pa priekšu karognesējs un orķestris, tad sekoja gājiens. Karogu dārzā iestiprināja balles laukuma vidū, speciālā kātā. Balle ilga no 6 vakarā līdz 6 rītā. Reizi gadā bija ugunsdzēsēju parāde tirgus laukumā. Tad ugunsdzēsēji rādīja publikai savu dzēšanas tehniku darbībā. Slocinieki iepriekš nezināja, kuru māju dzēsīs, respektīvi aplies ar ūdeni un tā tālāk, rādot spriču un motoru darbu. Ugunsdzēsējiem bija skaists parādes formas tārps ar jostu un ķiveri. Slokā dedzis bieži. Iespējams, ka daži tā gribējuši saņemt apdrošināšanas naudu. Līdz zemes atņemšanai 1962. gadā Rēņu mājā turēja govi, cūkas, audzēja dārzeņus un zemenes. Mirgas Tīzenbergas ap 1992. gadu pierakstītās atmiņas. Vectēva laikā brauca uz Rīgu pa lielceļiem un pieturēja pie krogiem, lai atpūtinātu zirgus un pārnakšņotu. Mana Slokas pagasta apkārtnē bijušas daudz tādas vietas, jo bija jāceļas pāri Lielupei, un tad tālāk uz Tukumu vai Rīgu. Bijis Bērzu krogs. Tagad tieši Bērzkroga vietā sāk slieties jaunā Lielupas tilta balsti, kas savienos abus krastus.
Te netālu aiz slokas dzelzceļa malā bija mana tēva Gotfrids Ludvigs Dīzenbergs, meža nostūrs ar lieliem granīta akmeņiem. Viņš izcirta mežu, veda malku mājā ar zirgu ansi un izgāja spridzinātāju kursus, lai varētu spridzināt šos granītus un tā tos novākt laukmalē. Mēs bērni arī šeit tikām līdz uz šo spridzināšanu. Ar meiseli un āmuru ilgi kala apaļa salas akmenī. Tad tur ielika spridzekli un lenti, degli. Zinām garumu atstājot ārā, lai var aizskriet tad, kad lents gals aizdedzināts. Mēs bērni jau laikus atradāmies tālākā vietā. Tad skrēja tēvs un sprādziens gāja vaļā. Zeme nodrebēja, lielie akmeņu bluķi atvēlās, mazāki uzlidoja gaisā, sprāga un drupa akmeņi. Šais atbrīvotajos zemes gabalos sasēja zāli, āboliņu, dzina šurp govis. Pēc 1945. gada kaujām šķērsām pāri izraktā tanku grāvja malās gulēja beigti zirgi, un grāvmalēs nomaļākās vietās bija aizmirsti kritušie. Es redzēju to postažu. Cerams, ka visi tika atrasti pēc 1945. gada vasaras un aizvesti uz Priedainas karavīru kapiem. Tos veda ar zirgiem arī mans tēvs un citi, tā saucamie škutnieki. Ieraka Priedainē, jo Priedaina bija pie tā saucamā Slokas pagasta. Toreiz 1944. gada rudens daudziem mūsu puses cilvēkiem bija liktenīgs, arī mūsu ciemam, jo to nodedzināja līdz pamatiem. Tas bija traucējis vāciešiem, kad padomu armija no Jelgavas puses izlauzās cauri mežiem un purviem, pat līdz Lapmeša ciemam, jūrai. Daļa apkārtējo ciemu iedzīvotāji iegāja mežos ar visu iedzīvi un lopiem. Mazākā daļa, arī mana ģimene un kaimiņi, sloks tante Līna ar Miceli aizbraucam uz Pumpuru upmalu pie Valteriem, aktiera Evalda Valtera sievas un sievas māsas mājām. Ciems, Braņķis ciems, nodega 1944. gada 10. augustā. Mēs to manījām no 15 km attāluma, jo Lielupes gultnes virziens bija labs orientieris uz to pusi. 1944. gadā pēc 13. oktobra, kad 14. oktobrī atbrīvoja Jūrmalu, arī mēs atgriezāmies savās mājās, kuras vairs nebija. Bija palikuši mūri no kūtas sienām un 2 pagrabi. Arī tās mēbeles, kas bija pagrabā, bija neskartas. Bet no mājas palika tikai sadrupuši šīferi, no jumta līdz naglām, un dzelseņģis no logu slēģiem, kā arī durvju atslēgas. Pašā centrā gan skursteņu un virtuves plīts ar maizes krāsni. Tikai viena māja, kas atradās attālāk no ciema, bija neskarta. Ciņi, jeb starpiņi, kā mēs saucām pēc saimnieku uzvārda. Tēvs un māte iekārtojās dzīvot lielajā pagrabā, iemūrēja tur plīti, durvīs izāģēja lodziņu. Nākošajā pavasarī tēvs bija noskatījis, kādas noliktavas atliekas Vaivaru upmalā un sadabūjis lielu laivu. Īrās agri no rīta tos 6 kilometrus pēc šīm plankām mājas būvēja. Piekrāvs pilnu laivu atkal brauca atpakaļ, dažreiz riskējot ar visu, jo lielie viļņi un straumi dažreiz smēlās laivā. Tas prasīja ļoti lielu enerģiju no viena cilvēka. Es nevaru iedomāties, kur viņš ņēma to spēku, lai neskaitāms reizes atkārtot šo braucienu pēc kokiem. Bet rudens pusē jau uz vecajiem mājas pamatiem slēja jaunas, tās saucamās stāvbaļķu sienas. Palīgā bija kāds vecīts, kurš piepelnījās. 1948. gadā tēvs kopā ar vēl 4 līdz 5 saimniekiem dibināja kolhozu. Nosauca 8. marts, jo dibināja martā. Kāds deva mašīnas, kas bija, lopus arī, uzskaitīja kūtis un šķūņus. Pašiem palika viena govis, aitas, bet kolhozā aizgāja zirgu grābeklis, pļaujmašīna. Viss, kas bija saistīts ar brīvo Latviju, bija jātur miglā, noslēpumā. Tas man tikai nesen tapa zināms, atrodot noslēptus tā laika unikālus dokumentus. Māte tad jau bija mirusi.
Agra Zukula, pierakstīts 2024. gadā. Sākumā bija Kauguru zivju cehs, vēlāk likvidēts, tad bija Lielupes uzvara. Es vēl atceros, ka molas gāja jūrā iekšā, pretī ceham. Nu pie kūriņa, uz mūsu pusi, uz austrumiem. Tur tagad ir vienstāvu ēka ar lieliem stikla logiem, jūras krastā. Viņš tur bija. Tur zivis apsālīja, pēc tam kūpināja. Zivis izvejoja, tad viņas mazgāja un pa lenti nāca tās zivis. Tad zivis iet un var uz tiem irbuļiem. Saver un tādos rāmjos saliek. Rāmjus liek iekšā un liek žāvēt. Galvenais kolhoza kantoris bija Lielupē. Viņiem bija tāds skaists kultūras nams. Pat estrāde baigi foršā tur bija. Liela, milzīga. Ar laiku tas viss pajuka. Tur, Lielupē, kad iet pie upes, tur tajā Smilšu laukumā zvejnieku svētkos notika striķu vilkšana. Viss, kas tur bija, kas saistīts ar zivīm, arī zivju vēršanas sacensības. Mēs no rīta 6 gājām uz autobusu braukt mājās, un kritušie gulēja vēl pa mežiņu gar estrādi. Labi svētki bija. Kārlis Bauze, publicētās atmiņas laikrakstā Jūrmala 1989. gadā. Mans tēvs nācis no senas zvejnieku dzimtas, kuras priekšteči jau gadu simteņiem ilgi apdzīvojuši Baltijas jūras piekrasti. Savukārt mātes vecāki 1890. gadā ienākuši no Kurzemes. Mums bija savs gruntsgabals, tātad arī dārziņš, kurā izauga kartupeļi, gurķi, tomāti un citi dārziņi. Turējām lopus. Vēl tagad atmiņā palikusi frāze, ko tēvs kādreiz pukojoties teica mātei. Saka, cūka tikko nokauta, bet jau apēsta. Ko lai dara? Ēdāju daudz, kuram nedosi? Toreiz dzīvojām nabadzīgi, kā jau visi. Karš tikko aiz muguras, vienu ziemu gāja īpaši grūti. Labi, ka bijām bēniņos sakaltējuši reņģis. Likām katlā un vārījām, lai kartupelis nebūtu tik pliks. Garšoja kā garšoja, bet cita nekā nebija. Pamatīgākā bērnības nodarbošanās bija lopu ganīšana. Ganīju, kā visi mani vienaudži, līdz 15. oktobrim, kad bija jāiet skolā. Kauguros bija 2 skolas, 4-gadīgā un pamatskola, tagadējā pilsētas 7. vidusskola. Beidzu 4-gadīgo, pēc tam arī pamatskolu. Aizsūtīju cerību pilnu vēstuli uz meža departamentu ministriju, jautādams, vai mani 16-gadīgu jaunieti meža tehnikumā pieņems. Toreizējā izglītības sistēma vēra tehnikumu durvis jauniem cilvēkiem no 18 gadu vecuma. Atbilde bija iepriecinoša. Ja vien augums atbildīšot, lūdzu. Tā kā biju stalts un spēcīgs, es tīri vai lēcu aiz prieka, bet līdzekļu trūkums pārvilka treknu svītru visām manām iecerēm. Nebija naudas, lai atļautos izglītoties. Nācās nopietni nodarboties ar zveju. Kā atskaites punkts, tam varētu būt
1931. gads. Zveja tolaik noritēja tā. Pavasari ar mazajiem vadiem, lai vadu apkalpotu, apvienojās 4-6 zvejnieki un kopīgi zvejoja, sadalīdami lomu pēc ieguldītā darba. Ziemā ar lielo vadu zvejoja 18-20 vīru. Vasarā zivis siltā ūdens dēļ krastā nenāca, un tādēļ vajadzēja meklēt citas zvejas formas. Daži, kam bija, gāja ar īpašiem tīkliem. Mēs ar kaimiņu turpretī ik vakaru izlikām jūrā ap 1000 zušo āķu. Tā pa 2 metriem citu no cita. Rīta agrumā gājām lūkot, vai ir kas ķēries. Tā no es 3 vasaras mainīgām sekmēm zušoju. Toreiz Kaugura ciema zvejniekiem, lai nokļūtu ar laivu tajā pašā krasta vietā, no kuras izbraukts, bija savdabīgi orientieri. Slokas papīra fabrikas skurstenis un priedēm apaugusi kāpa Pauguras Bigauņu ciema rajonā. Tos abus paturot prātā, pieredzējuši zvejnieki, nometuši krastā mutautiņu, spēja tieši tur arī atgriezties, ja vien vējš niecīgo lupatiņu nebija aizpūtis. Protams, arī paši pārtikām, bet galvenokārt pārdevām. Šad tad paši tirgojāmies, kad nebija laika, atdevām uzpircējiem, kurš 10% no ienākumiem paturēja sev. No visiem ciemiem zivis kastēs veda uz Sloku, no turienes kursē kuģītis uz Rīgu. Agrāk pat lietuvieši braukuši uzpirkt zivis, bet pats gan tikai vienu tādu esmu redzējis. To pašu 20. gadu sākumā. Dažādus kuriozus jau ik viens atceras, bet tajā gadījumā, ko gribu pavēstīt, joki bija mazi. Vienreiz mūsu tīklos iekļuva milzu lasis, īsta zemūdene. Tīklus nostiepjot, lasis ar spuru līdzīgi žiletei, pārgrieza spēcīgās saites un daudz negaidījis, apmetis gaisā skaistu loku, gribēja jau atgriezties ūdenī, kad viens biedrs, izrādīdamies veiklāks, saķēra to ar abām rokām, bet ar to bija maz līdzēts. Nezvērs izrādījās apbrīnojami veikls un ar krietnu spēku apveltīts. Teju ievilka drosminieku dziļumā, tomēr mums par laimi izbēgtam neizdevās. Steidzāmies palīgā, dzīvu naudu jau vaļā nelaidīsi. Pāris dienu vēlāk milzīgā zivs tika pārdota par 200 latu. Edgara aiztrauta atmiņu mirkļi par dažādiem notikumiem Slokā 20. gadsimta 20. un 30. gados, kas pierakstītas 1996. gadā Rīgā. Edgars Aiztrauts dzimis 1918. gadā Nižnī Novgorodā, kur atradās viņa ģimene, esot bēgļu gaitās Krievijā, kura pēc Pirmā pasaules kara atgriezās atpakaļ Slokā. Aiztrauts miris 2011. gadā un abedīts Slokas kapos. Slokas gadatirgi. Gadatirgi 20. un 30. gados notika daudzās pilsētās, tāpēc gadatirgus datumi bija uzrādīti kalendāros. Slokas gadatirgi bija ļoti populāri. Sloka atradās it kā centrā starp pieguļošiem Jelgavas apkārtnes laukiem, Rīgu un Jūrmalas zvejniekciemiem. Arī ērtā un lētā satiksme, dzelzceļš, kuģi no Rīgas līdz Jelgavai, nodrošināja ērtu preču piegādi Slokas tirgiem. Gada tirgus iepriekšējās dienās sabūvēja tirgus laukumā visādas pagaidu būdas. Dažreiz, kad tirgus laukumā vietas nepietika, būdes būvēja arī Lielupas malā, iepratim Lielupas restorānam. Būdās tirgojās ar rūpniecības precēm, galantēriju, saldumiem un citām lietām.
Gada tirgo ieradās visādi pakalpojumu sniedzēji, naža trinēji, saimniecības metālu trauku lodātāji, traipu tīrītāji un citi tirgotāji. Laucinieki sabrauca no Jelgavas, Tukuma un citiem apkārtējiem rajoniem. No zvejniekiem ieveda zivis. Laucinieki tās labprāt pirka, gaļa viņiem bija apnikusi. Tirgū bija arī ātrais fotogrāfs, kurš izgatavoja bildes 10 minūtēs. Saimniecēm ļoti noderēja nažu trinēju pakalpojumi, bet puikām bija brīnumi. Slokas un apkārtnes iedzīvotāji savās mājiņās audzēja pāris cūkas, tāpēc sivēniem bija noiets. Ja reņģu pārdevējs visu preci tirgū neizpārdeva, tad tās brauca pa Slokas ieliņām un sauca: sanāk pie svaigām reņģītēm! Reņģis bija savērtas uz auklas pa 100, un tās pārdeva no kastēm. Kam nebija svari, tad tie preci mērīja ar garnicām. Garnica ir tilpuma mērvienība Krievijas impērijā. Viena garnica – 3,28 litri. Slokas gada tirgos bieži ieradās ceļojošais cirks. Cirkus telti ar apmēram 200 sēdvietām uzcēla saulaicīgi. Notika izrādes kādas 10 dienas. Cirkā bija noalgots un spēlēja Slokas pūtēju orķestris. Pēdējās izrādēs, lai pievilinātu skatītājus, izsludināja visādas atlaides. Skolniekiem organizēti puscena. Vecāki varēja vienu bērnu ņemt līdzi bez maksas un tam līdzīgi. Puikas laistījās gar ieju un centās pievienoties kādam bezbērnu pārim. Tādējādi tie izrādes noskatījās vairāk kārtīgi. Slokas masku balles. Tradicionāls sarīkojums ugunsdzēsējiem ziemā bija masku balles, karnevāls. Ugunsdzēsēji tos rīkoja pamatskolas zālē, namsaimnieki savā. Ziemas ballē tāpat bija tradicionālās izprieces – dejas, loterija, pilna bufete un citas lietas. Dejas telpās nespēlēja vairs pūtēju orķestris, bet, kā rakstīja afišā, džeza orķestris – klavieres, saksofons vai klarnete, bungas un cits instruments. Bungas sita kāds jautrs un skolas meitenēm simpātisks jaunietis. Karnevālu masku balli apmeklēt vilināja afišā rakstītais – labākās maskas apbalvos ar vērtīgām balvām. Balvas iepriekš izstādīja ugunsdzēsēju depo logā. Depo loks nebija nekāds skatloks, bet parasts Slokas māju loks, apmēram 1x1,2 metri ar krusta šprosēm un 2 rūtīm. Šinī necelajā logā arī izstādīja vērtīgās godalgas. Parasti godalgas bija 3 – kāda spoža kafijas kanna, kāds elektrisks gludeklis, trauku servīze vai kas tam līdzīgs. Vakaros balvas logā apgaismoja. Kaut arī gar logu labi, ja pusstundā garām pagāja kāds cilvēks, tomēr tā bija reklāma. Ap 1930. gadu Jūras ielā Slokā Šnore uzcēla ēku un atvēra rakstāmlietu veikalu. Veikalam bija lieli skatlogi, 2x2 metri, un tur izstādītās godalgas izskatījās labi. Balvas sarīkojumā piešķīra saskaņā ar demokrātijas principiem. Iegādājoties ieejas biļetes, līdzi deva speciālu apzīmogotu talonu, kuru nodeva tai maskai, kura apmeklētājam likās apbalvošanas cienīga. Maskās tērptie principā nebija atpazīstami, bet, lai iegūtu balvas, notika aizkulišu aģitācija. Es atceros, ap 1930. gadu mana tante piedalījās ballē ar manis izgatavoto masku, skroderis sēž uz akas, un mans tēvs aģitēja, lai talonu sadod skroderim. Rezultātā arī skroderis saņēma godalgu. Raksturīgi, ka sacensībā pēc godalgām ballē sāka parādīties arvien sarežģītākas maskas. Tās nevarēja kustēties un pārvietoties bez citu palīdzības un stāvēja zāles malā. Ugunsdzēsēju tornis, krokodils un aka. Krokodils, atceros, bija ļoti naturāls. Tas zālē ieradās rāpus un atvēra muti tikai tad, ja kāds gribēja viņam nodot savu talonu. Puikām krokodils patika, un tie meta krokodilam rīklē papīrīšus un papirosu galus. Krokodils laikam neredzēja, ka tie nav taloni, bet krokodils saņēma pirmo godalgu. Pret nekustīgām maskām parādījās iebildumi, un afišās vēlāk rakstīja: nekustīgām maskām godalgas nepiešķirs. Mana tēva draugi ironizēja un teica, lai es uztaisot masku krāsni. Virs durvīm jābūt uzrakstam atvērt aizliegts, bet aiz durtiņām vajadzēja būt plikai pakaļai, jo huligānismu juridiski piesiet nevarēšot. Tādu masku gan neviens neizgatavoja. Pārāk īs bija masku vaļu laiks. Edgars Aiztrauc vēl piemin, ka bija vienkāršas maskas Margrietiņa un Amors,
Maska čigāniete, kas patiesībā izrādījās vīrietis, un maska pirāts, kas patiesībā bija sieviete. Vēl bija paša aiztrauta radīta kustīga maska kontrabas, par kuru viņš saņēma godalgu. Kaut gan maska bija plaģiāts, jo to viņa tēvs bija jaunībā kaut kur redzējis.